Šoreiz arī par kaut ko nopietnu. Lai gan es katru reizi runāju par nopietnām lietām ar smaidu un humoru. Šeit nu gan nekādas humoras nebūs, bet es ieraudzīju cerību. Bija aculiecinieks un bija krievu cilvēki no krievu leģiona, kas karo Ukraiņu pusē. Un šie 3, ko man parādīja, un jums arī, ja jūs skatījāties, man iedeva cerību. Jo viņi karo par Krieviju, viņi negrib Krieviju, kur apdraud citus, kur nav šī iekarošana. Un šis viņu karoks balts ar zilu strīpu vidū. Un viņi nav vienīgie. Leģionā ir vairāk kā 300, un ne visi no Krievijas ir pārnākuši. Ir tādi, kas no ārzemēm nāk. Tā kā nav jau tik traki, ka tur viss vienalga un viss ir iebiedēti. Jā, ir jāuzmanās, jo katram cilvēkam gribas dzīvot, un to var saprast, bet mēs arī varam šādus cilvēkus atbalstīt ar lūgšanu. Mīļais Dievs stāv klāt krievu tautas gaišākai daļai, lai viņam izdodas saglabāt to gaišumu un mīlestību pret dzimteni, no tā mums visiem būs tikai labāk. Un pārstāsim mēs paši to naidu savstarpēji, nu jau pietiek. Man tas ir apnicis. Esmu augusi ļoti patriotiskā ģimenē, bet mēs neesam nacionālisti. Jā, man vecais tēvs bija Latvijas armijas virsnieks. Vecā māte pirms manu tēvu dzemdēja strādāja Rīgā Krievijas sūtniecībā par tulku. Viņa bija ļoti jauna, viņai bija 19, kad mans tēvs piedzima. Izglītot cilvēki. Un nebija tur tā naida. Un tad, kad mans opis atgriezās no Sibīrijas 59. gadā, man tas ir smadzenēs iecirsts, ko viņš man teica, mazam bērnam, kuram vēl nebija 5 gadi. Ne jau Krievi ir vainīgi pie tā, kas ar mums notika, bet komunisti. Un tie mūsu pašu tautiešu jūdas. Viņi vēl joprojām ir starp mums. Nekas jau daudz nav mainījies. Bet viņi ir jāatpazīst. Tie ar to čekas smaku, tie ar tām partijas skolām. Jūs teiksiet, viņi visi veci kā es? Nē, ir arī jaunāki. Arī tos mācīja. Nevajag aizmirst. Un kur nu vēl šeit? Ar viena premjera gādību. Nevis viena, bet man izskatās ar vairākiem. Ja runājam par to dzelzceļu un par visām pārējām lietām, tad jāskatās, kas mums bija pie premjeras 15., 17., 18. gadā. Kas mums ir vadījuši satiksmes ministriju vēl senāk. Cits tagad ļoti ar putām uz lūpām, tagad grib vadīt Rīgu. Bet bija tas satiksmes ministrs, kur viss šī sistēma tika radīta, ka tik var ievilkt nāsīs. Savējās, protams. Bet mēs neesam muļķu tauta. Un nebūsim arī. Un šis ir patiesības un taisnības laiks. Virs mums ir spogulis. Planētās mēs atspoguļojamies. Un mēs redzam, dzirdam un saprotam. Un tā vienmēr bijis. Bet mēs noteikti neiesim ar dakšām un nevienas pilis nededzināsim. Mums tik vajag sadedzināt tiltu ar pagātni un tikt no tās vaļā un iet uz priekšu. Nečīkstēt, nepīkstēt, negaudot par to, kas ir bijis, jo nekā prātīgi jau nav bijis. Un runāt par ulmaņu laikiem var tie, kas tur dzīvojuši, bet viņi jau lielākā daļa ir miruši. Un arī tā bija utopija. Toreiz bija bezdarbs, un toreiz vajag atcerēties, kas notika, arī vēsturiski, kas notika. Taisni tā. Un uz to brīdi Latvijas armija bija ļoti spēcīga, mazai valstī, salīdzinot ar to, bija vairāk
Nu, nekā Somijai, lai gan uz to brīdi Somija ar neko lielu nebija un stipra arī nebija. Vajag palasīt, un ir iespējams. Un lasīt grāmatas vajag pilnīgi visiem vecumiem. Nevis klausītos vai dusmīgos žurnālistos. Žurnālistos, kas ar dusmām vai sevi izrādīt, cik viņš varens un gudrs, bet tik un tā tur apakšā sēž dusmas. Es vairs viņos neklausos. Man ir garlaicīgi. Tāpēc esmu lasījusi, lasu un lasīšu. Un ieteicu arī jums. Esiet lūdzu gudrāki. Nevajag tais blogeros klausīties. Jums tak pašiem gaus uz pleciem. Atā!